Sveicināti! Ja jūs esat nolēmis nomainīt savu esošo dekoderu pret jaunu, tad šis video palīdzēs jums to veikt pareizi. Lai veiktu dekodera maiņu, vispirms lūdzu izslēdziet savu televizoru. Turpiniet ar vecā dekodera atvienošanu no televizora, antenas vada un no elektrības. Pēc tam, kad esat to izdarījis, lūdzu izņemiet arī viesat skatīšanās karti no dekodera. Lai uzsāktu jaunā dekodera pievienošanu, sāciet ar SCART vai HDMI vada pievienošanu. Pēc tam piestipriniet antenas vadu, pieskrūvējot to ar pirkstiem. Neizmantojiet nekādus papildu instrumentus. Pašās beigās pievienojiet barošanas vadu un ievietojiet dekoderā viesat skatīšanās karti. Ieslēdziet savu televizoru, nospiediet dekodera ieslēgšanas pogu un sagaidiet, kamēr uz dekodera priekšējā paneļa iedegsies zaļā gaismiņa. Tiklīdz tas notiks, tā uz ekrāna parādīsies viesat dekodera izvēlne. Izvēlieties Latviju. Izvēlni apstipriniet nospiežot OK pogu uz viesat tālvadības pults. Ja uz ekrāna parādās jautājums, vai jūs esat satelīta televīzijas abonents, tad apstipriniet izvēlni, nospiežot OK uz dekodera tālvadības pults. Nākošajā izvēlnē apstipriniet, kāda veida LNB jūs izmantojat. Parasti tā ir universāla LNB. Izvēlni apstipriniet, nospiežot OK uz dekodera tālvadības pults. Nākošajā logā jūs redzēsiet dekodera tehniskos parametrus, kurus jums nevajag mainīt. Apstipriniet tos, nospiežot OK pogu uz dekodera tālvadības pults. Ja viss tika izdarīts pareizi, tad uz ekrāna parādīsies signāla jauda un kvalitātes. Kvalitātei ir jābūt 100%, bet jaudai lielākai par 45%. Ja rādītāji ir zemāki, tad iespējams jums ir jāveic savienojumu pārbaude vai antenas regulācija. Šajā gadījumā sazinieties ar viesat klientu apkalpošanas dienestu, lai uzzinātu tuvākā viesat licencētā meistara kontaktus. Nospiediet OK, lai apstiprinātu iestatījumus. Ja dekoders ar televizoru būs savienots ar HDMI vadu, tad nākošajā izvēlnē izvēlieties televizora izšķirtspējas veidu. Iesakām izvēlēties 1080i un apstiprināt izvēlni, nospiežot OK. Ja dekoders ar televizoru būs savienots ar SCART vadu, tad ekrāna izšķirtspēja nebūs jāizvēlas, jo tā tiks iestatīta automātiski. Tiklīdz tas viss būs izdarīts, uz ekrāna parādīsies uzraksts, ka jums ir jāsazinās ar viesat klientu apkalpošanas centru, lai aktivizētu karti, vai arī informācija, ka karte neatbilst dekoderim. Sazinieties ar viesat klientu apkalpošanas dienestu, lai veiktu nepieciešamās darbības. Jauku skatīšanos!